Labdien! Tiekamies šī gada otrajā video. Šodien es gribu jums pastāstīt par rīku, kuru pēdējā laikā lietoju diezgan bieži un dažādās situācijās. Tieši pateicoties tam, cik precīzi viņš sniedz atbildes un cik precīzus rezultātus es varu izgūt. Šodien padalīšos ar idejām, kā šo rīku lietoju, un situācijās paskatīsimies, kā viņš strādā. Un runa iet par Google produktu Notebook LM. Visdrīzāk jūs esat dzirdējuši par to, ka Notebook LM ir lielisks mācību procesos un noder studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem. Protams, viņš ir labs arī mācību jomā un strādā tur nevainojami, taču, ja jūs gribat uzlabot jaudu un to, ko var dabūt no Notebook LM, tad noteikti noskatieties šodien līdz galam, un jūs uzlabosiet savas šīs rīka lietošanas prasmes noteikti par 80%. Sāksim ar to, ka pirmajā daļā mēs iepazīsimies ar Notebook LM uzbūvi un tādu īsu lietošanas instrukciju, kur es parādīšu, kā efektīvāk lietot funkcijas un kādā kontekstā. Un tad turpināsim ar praktiskām idejām par to, kur es parasti lietoju Notebook LM. Un noslēgumā padalīšos ar paplašinājumiem, kas domāti Notebook LM, lai vienkāršotu jūsu darbu Notebook LM. Sākam! Sāksim ar Notebook LM atvēršanu. Notebook LM var atrast, nospiežot uz daudzpunktus pirms jūsu profila, un braucot uz leju, atradīsiet ikoniņu Notebook LM. Nospiežot jūsu gadījumā atvērsies visas piedāvātās piezīmju grāmatiņas, jo iespējams jūs vēl neesat veidojuši, bet ja jūs veidojuši, jums atvērsies jūsu saveidoto piezīmju grāmatiņu sadaļa. Ja nevienas nav, tad spiežam uz pogas izveidot jaunu, atveras lokus, un mēs jau uzreiz varam lejuplādēt kādu savu avotu, bet es pagaidām aiztaisīšu ciet, lai es varu pastāstīt par to, kā ir uzbūvēts šis loks. Tātad pirmā kreisajā pusē sadaļa ir avoti. Šeit jūs redzēsiet visus tos avotus, kuri būs vai nu lejuplādēti, vai nu būs atrasti meklētājā. Pa vidu būs tērzēšanas sadaļa, un labajā pusē būs studija, kura tad tālāk mēs ar jau sagatavoto materiālu varēsim interaktīvi strādāt. Tātad dodamies pie sadaļas avoti un skatāmies, ko mēs šeit varam pievienot. Mēs varam augšuplādēt failus no sava datora, varam pievienot vietnes, varam sameklēt datus mūsu diskā vai iekopēt tekstu. Tātad, ar ko mēs sāksim vispirms? Mēs lejuplādēsim failu. Es atradu internetā pieejamu Normana Vincenta grāmatu, kur izmantosim tad, lai aplūkotu tādas vispopulārākās studijas sadaļas. Uzrakstīsim, lai no tā materiāla, kas mums šobrīd ir, Notebook LM atlasa programmu mēnesim, pateicoties kurai mēs tātad varam mainīt savus ieradumus. Tātad vienīgais materiāls, no kura viņš veido mūsu programmu, ir pievienotais materiāls. Tātad, redzat, viņš ir izveidojis katrai nedēļai uzdevumus un praktisko plānu. Ko mēs tālāk daram? Šobrīd es noteikti neiedziļināšos tekstā, jo es vēlos parādīt principu, kādā veidā strādā šis rīks. Ko mēs daram? Mēs tātad saglabājam piezīmē, un jūs redzēsiet, studijas pusē parādās mūsu piezīme. Vēl ir jāpiemina par piezīmi. Ja jūs vēlaties savu ģenerēto materiālu nepazaudēt, noteikti saglabājiet piezīmēs. Pretējā gadījumā, atjaunojot šeit tērzēšanas vēsturi, jums vairāk nebūs pieejama šī informācija. Tālāk es šo sagatavoto rezultātu pārveidošu par avotu. Un te jūs redzēsiet iespēju, kā strādāt ar avotiem. Es nevēlos
nākamajā solī izmantot visu informāciju. Es vēlos tātad izmantot tikai šo te kopsavilkumu vai programmu, kuru man sagatavoja kā treniņu programmu mēnesim. Nākamais es prasu sagatavot audio. Šis būs podkāsta formāts, kur es varu sagatavot īsu kopsavilkuma vai kritikas vai debates formātu, kā arī varu izvēlēties, kādā valodā es vēlos šo podkāstu veidot. Mana doma bija izveidot viņu kritiku, ka viens no ekspertiem kritizēs un otrs būs tā kā piekritīs šim materiālam un liekam viņu. Šeit mēs varam vēl uzrakstīt, kam ir jāpievērš uzmanība šīs te podkāsta vadītājiem, uz ko ir jāliek uzsvars. Liekam ģenerēt. Laika ekonomijas dēļ esam izveidojuši jau gatavu podkāstu failu un gatavu video failu. Tas ir šeit augšpusē izmantots video sagatavošanas rīks, kurā neko nemainot, vienkārši uzprasīs sagatavot kopsavilkumu un ģenerēt. Tātad paklausīsimies sākumā podkāstu. Šoreiz aplūkojam mums iesūtītu 4 nedēļu programmu, kas balstīta Normana Vincenta Pīla idejās par pozitīvo domāšanu. Jā, un lasot to, man radās tāda sajūta par spēcīgu dzinēju, kam, lai tas pilnvērtīgi strādātu mūsdienās, ir jāuzbūvē 3 tilti. Tieši tā. Tilts uz skaidru auditoriju, tilts uz mūsdienu uzticamību un, kas ir pats galvenais, tilts no iekšējām sajūtām uz reālu rīcību. Sāksim ar pirmo. Zini, lasot šo programmu, pirmais jautājums, kas man burtiski leca acīs, bija, kam tieši autors to ir rakstījis. Jā, jo es jūtu tā. Tad redzat pat smiekli. Pat smiekli ir ielikti īstajā vietā un pat nopūtas ir īstajā vietā, lai gan ģenerējas mākslīgais intelekts. Un ejam tālāk, paskatāmies to pašu, kas ir sanācis no video. Tātad ķersimies klāt šai spēcīgajai 30 dienu programmai, kas palīdz mainīt ieradumus un domāšanu. Visas programmas pamatā ir šis viens princips no autora Normana Vincenta Pīla. Tās mērķis ir pavisam vienkāršs – mainīt dzīvi sākot ar pašu pamatu, proti attieksmi. Lūk, kāds ir šī apskata plāns – ikdienas treniņš, nedēļas fokus, 3 soļi un ieradumu nostiprināšana. Sāksim ar 3 galvenajiem rituāliem, kas jāveic. Man gan jāteic, ka ir citi rīki, kuri daudz kvalitatīvāk veido prezentācijas un video, bet ideju līmenī, kā tādam pamatam, manuprāt, ir diezgan labs. Tagad ejam tālāk, skatāmies, ko mēs vēl no notebooka lem varam dabūt, un nākošais ir ģenerēsim ne ar esošiem, bet lejuplādēsim failus jau pēc mūsu atlases. Turpinām mūsu nākošo sadaļu par to, kā mēs veidojam grāmatiņu, izmantojot jau atlasi no interneta, respektīvi uzticam šo darbu pašam notebooka lem. Tas, ko es vēlos uzdot, lai atlasa man informāciju par pieņemtajiem valsts budžetiem un izvēlamies šo dziļo meklēšanu. Uzdodam tātad atrast informāciju no oficiālajiem avotiem par 26. gada budžetu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tātad tas, ko mēs redzam, šī meklēšana ir pabeigta un mums tiek piedāvāti sekojoši resursi. Paskatīsimies, kādus mums viņus piedāvā, un tad, ko mēs varam izdarīt, mēs varam atlasīt tas, kas mums der, un izņemt noteikti lietas, kuras mēs tā kā nevēlamies ņemt vērā kā savus informācijas avotus. Ņemot vērā, ka šis man ir mācību materiāls, tad es lieku importēt visus resursus. Te jūs redzat, ka viņi tiek pievienoti maniem avotiem. Augšpusē tātad varam nomainīt nosaukumu. Ir īsts kopsavilkums par 39 avotiem,
Un tagad paskatīsimies, kā izskatās šī te prātojuma schēma. Šobrīd notiek šīs schēmas ģenerēšana, tas arī var aizņemt kādu laiciņu. Un lūk, kā tas izskatās. Tātad budžeta, nodokļu un budžeta izmaiņas Baltijas valstīs. Skatāmies Igauniju, Latviju, Lietuvu. Varbūt šī gadījumā mēs tieši neieraugam to, kas ir šīs te prātojuma schēmas izmantošanas iespēja, bet tad, kad mums ir vairāk avoti, tad mēs redzam, kā viņi savā starpā ir saistīti. Mēs varam ieraudzīt loģiskās ķēdītes, kas mums kādā no darbībām var palīdzēt. Nākošais, ko mēs skatīsimies, mēs izveidosim pārskatu. Tātad strateģiskais izvērtējums. Jā, es domāju, ka mēs šo varam par fiskālo noturību palūgt, lai uzģenerē. Mūsu pārskats ir izveidots. Varam paskatīties rezultātu. Atbilstoši pārskatam ir izveidotas gan tabulas, gan rādītāju salīdzinājumi, stratēģijas, prioritātes. Galvenie rādītāji. Domāju, ka ir ok. Ejam tālāk, ko mēs varam darīt ar šo pārskatu. Mēs viņu varam eksportēt uz mūsu disku kā dokumentu vai uz Exceli kā izklājlapu. Varam nokopēt, protams, un iekopēt kā avotu arī šeit. Ja vēlamies ar viņu tālāk strādāt, tas būtu sekojoši. Mēs viņu tātad atveram, izveidojam kopiju šeit pie avotiem, atveram, iekopējam kā parastu tekstu, un mums tātad būs vēl viens avots, ar kuru mēs varam atkal tālāk strādāt, vai nu viņu izveidot kā infografiku, slaidus un tā tālāk. Tas tīri idejai. Bet tas, ko mēs tālāk darīsim, mēs sagatavosim kopsavilkumu par katru no valstīm, izmantojot visus avotus un čata sadaļu. Tātad re, kur mums ir informācija par katru no valstīm kopsavilkuma veidā. Tātad, un ko mēs šobrīd daram? Es saglabāšu viņu piezīmē. Baltijas valstu budžeta ekonomikas kopsavilkums, tad man viņš patīk, es viņu pārveidošu par avotu. Un tas, ko es darīšu, es tikai šo avotu izmantošu nākamajos soļos. Un gribu sagatavot tātad tabulu. Un kā vēl vienu sagatavosim arī paralēli infografiku. Tātad zilās krāsas motīvu un izcelt svarīgāko un arī liekam ģenerēt. Kamēr mūsu infografika ģenerēs, paskatāmies, kāda izskatās mūsu tabula. Salīdzinājuma tabula par katru no valstīm, būtiskākās izmaiņas un prioritātes. Tabulu mēs arī varam noformēt kā izklājlapu.
Tātad mūsu infografika ir arī uzģenerējusies, skatāmies, kāda viņi izskatās. Tātad Baltijas valstis drošība pirmajā vietā, aizsardzībai tātad izaugsme, atbalsts ģimenēm vai svarīgākie, nodokļu kāpums un minimālā alga. Šos resursus, protams, jūs varat atzīmēt to, kas jums ir svarīgs, izņemt to, kas nav svarīgs. Jūs varat resursus noņemt, pārdēvēt, jūs varat izveidot jaunus un pievienot viņus klāt. Šī posmā ļoti daudz ko var darīt un izmantot studiju dažādos veidos. Tas, ko mēs nākamais darīsim, paskatīsimies, kā es izmantoju rīkus jau tādā sadzīviskā veidā vai idejas, vai tie use case saucamie. Turpinam ar nākošo. Kā jau teicu, tie lietošanas veidi ir daudz un dažādi. Pamēģināšu parādīt dažas no iespējām, kuras būtu labi transformēt atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām, bet kuras varbūt noderētu tīri kā ideja. Tātad tas, ko es izdarīšu, augšuplādēšu adresi vietnes. Un pievienošu, iepriekš es esmu sagatavojusi. Tātad, kā jūs saprotat, šis būs saistīts ar nodokļu un nodevu likumu par termiņu pagarinājumiem. Man ir situācija un prasīšu, lai man atrod informāciju un varbūt palīdz sagatavot atbilstošu iesniegumu. Tas, kas šeit ir jāsaprot, mēs iedodam bāzi ar avotiem. Mūsu gadījumā, konkrētajā gadījumā, šie ir likumi un valsts ieņēmuma dienesta norādījumi. Nākošais ir mūsu situācija, kas ir jāatrisina, un mēs iedodam datus atbilstoši mūsu pašreizējai situācijai. Un tad, ja jūs sapratīsiet principu, kā Notebook LM strādā un apstrādā informāciju, tad jūs iedomāsieties arī savus lietošanas veidus un gadījumus, kad var noderēt šāda pieeja. Un tad es tas, ko nākamais palūkšu, lai sagatavo naudas plūsmu pēc parauga. Jūs redzat, es neko ļoti daudz neiedziļinos, tikai absolūti elementārākā informācija. Katram situācija var būt precīzāka un atbilstoši, jūs vairāk zinat par savu uzņēmumu, par savu situāciju. Līdz ar to tas, ko jūs uzdodat un tas, ko jūs norādat, jau būs atbilstoši tieši jūsu uzņēmumam. Nu, re, kur tā tad svarīgs brīdinājums, ja? Viņš ir aprēķinājis, ka mans parāds kopā ar nokavējumu naudām ir 3054 un dzēšot 200 eiro, es jebkurā gadījumā nevaru nodzēst 12 mēnešos. Un tas, ko izdarīja, man tātad šo te summu palielināja uz 250 eiro un atbilstoši sakārtoja manu naudas plūsmu. Aprēķinos izmantota vidējā, kārtējie nodokļi. Aptuveni 100 eiro, ja tie ir lielāki, tad mums ir jānorāda. Tātad nākamais, ja es gadījumā esmu nokavējis termiņu, kas tad ir nākamais solis? Nu, redz, tātad tas, kas ir attiecībā par nodokļu un parādu, atbilstoši jūsu situācijai, jūs tātad varat šeit gan
ielikt informāciju, ar kuru notebookelēm ir jāstrādā, gan papildināt, izskaidrot situāciju. Nākošais, ko mēs darīsim, mēs izveidosim piezīmi grāmatiņu, kas palīdzēs mums tātad sagatavot dokumentus uzņēmuma reģistram pamatkapitāla palielināšanai. Tātad esmu iepriekš sagatavojusi saites, ejot pa uzņēmuma reģistru, reģistra mājaslapu, atlasot, kas man tātad šo procesu regulē. Šīs saites ielīmējam, adreses. Tad pievienojam atbilstošos dokumentus, kurus esmu tātad arī iepriekš atlasījusi. Un tas, ko es izdaru, es iedodu uzdevumu aprakstot situāciju. Mana situācija sagatavo dokumentus pamatkapitāla palielināšanai. Viena dalībnieka SIA nosaukumu. ABC. Nu, lūk, dodam uzdevumu. Neesmu tieši šajā kontekstā veikusi dokumentu pārbaudīšanu un to, kā viņš strādā, bet līdzīgā kontekstā tieši saistībā ar uzņēmumu reģistru esmu dokumentus formējusi un izmantojusi tam notebookelēm. Un tad tātad varam redzēt visu procesu. Tas, ko es vēl varbūt nepieminēju, šie pelēkie lodziņi ir atsauces uz avotu. Tātad te mēs redzam, ka noteikumus, uz kāda pamata viņš tātad ir mums apliecinājis tātad par bankas izziņu, kurā gadījumā ir vai nav nepieciešama. Un otrs ir tātad dokumentu veidi, kas ir jāiesniedz. Pieteikuma veidlapu, dalībnieku reģistrs. Mēs arī tiekam novesti pie palielināšanas nosacījumiem pievienotajos materiālos, kur var redzēt, kādi dokumenti mums ir jāiesniedz. Tā kā sabiedrības dalībnieks ir viens, tātad tiek parakstīts dalībnieka lēmums. Arī atsauce uz normatīviem no komerclikuma, kas tātad par šo jomu atbild. Tālāk mums ir aizpildīts mūsu, tik tālu, cik mums ir iedota informācija, aizpildīts mūsu dalībnieku lēmums. Nākošais ir pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Arī redzam komerclikumu. Tātad, kas tiek aizpildīts pamatkapitālā? Mēs redzam, ka no 3000 par 2 palielināts. Daļu skaits, daļas netiek emitētas, mums paliek, jo mēs norādījām, ka atstājam 100, palielinās vērtības. Naudas ieguldījums. Nākošais tātad statūta grozījumi. Izteikt redakciju, bet šis, ja jums būs savs noformējums, savi statūti, tad atbilstoši tam, ko jūs pievienosiet, izdruku statūtiem jaunā redakcijā, atjaunots dalībnieku reģistra nodalījums un pieteikuma veidlapa. Te mēs redzam pieteikuma veidlapa jāiesniedz valdei, un tātad punkti, kas tiek aizpildīti pieteikuma veidlapai. Nesaku, ka jums ir jāatsakās no jurista palīdzības, bet sagatavot sevi pirms kāda procesa, zināt, kādi dokumenti būs nepieciešami iesniegt, kam mums ir jāsagatavojas. Manuprāt, mēs
jebkuru no situācijām varam izspēlēt jau pirms tam, saliekot vajadzīgo informāciju jau notebook LM un sagatavot sevi nākošajam solim. Tātad tas, ko mēs turpināsim darīt, uzlabosim savas prompta veidošanas prasmes. Mēs labprāt izmantojam dažādiem uzdevumiem mākslīgā intelekta modeļus. Un katrs no tiem ir sagatavojis savas instrukcijas un rīcības plānus, un arī lietotāji ir dalījušies ar to, kādus labāk uzvednes veidot, lai mēs saņemtu no rīkiem labāku rezultātu. Tas, ko mēs šobrīd darīsim, mēs izveidosim ChatGPT, tātad bibliotēku ar palīgiem uzvedņu veidošanā. Esmu sagatavojusi divas saites. Tās es ielīmēšu. Viena ir par pašu ChatGPT 5.2 promptu veidošanu, un otra par attēlu labākas kvalitātes. Tātad es viņus ievietoju. Tas, ko jūs redzat, es izņemu šos iepriekšējos un atstāju šos divus. Un palūkšu sagatavot uzvedni angļu valodā reklāmas materiālam. Tātad sagatavo uzvedni angļu valodā, kas izveidotu realistisku attēlu dzērienu reklāmai. Sajūta, dzēriens ir atsvaidzinošs, vēss, puņģiņi varbūt norasojas, it kā izņemt no leduskapja. Šis noder tajos gadījumos, ja mēs īsti nezinām, kā noformēt to, ko mēs vēlamies dabūt, un mēs vēlamies saņemt no rīka labāko. Tātad redzam, viņš mums ir sagatavojis. Un jā, mēs viņu nokopējam. Tas, ko mēs šeit daram, iekopējam tātad mūsu uzvedni, kas ir iztulkot angliski, un gatavojam fotogrāfiju. Redzam, ka attēls tiek gatavots. Jau parādās, ka buņģiņa ir aprasojusi, glāzē dzēriens ir ar ledus gabaliņiem. Un paskatāmies vēlreiz, kas tātad bija mūsu uzdevums. Realistisku dzērienu reklāmai, buņģiņa, līdzīgi kā Coca-Cola, Kombucha Smile. Redzams brīdis, kad dzērienu lej glāzē, kurā ir ledus gabaliņi, un jāiedod sajūta, ka dzēriens ir atsvaidzinošs, vēss un buņģiņi norasojas izņemta no leduskapja. Manuprāt, neko perfektāku nevar vēlēties, izmantojot to, ko mēs esam nodefinējuši, kādam ir jāizskatās šim te mūsu promptam vai uzvednai. Dodamies tālāk. Tātad, ko mēs daram nākošajā solī? Mēs salīdzināsim divus dokumentus. Sākumā lejuplādēsim Bites un Tele2 līguma noteikumus un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumus. Šeit jūs tātad arī varat noķert niansi, ka mēs tātad ieliekam kādu normatīvu, kurš regulē, sagatavojam savu dokumentu, kurš varētu atbilst šim regulējumam un pajautāt, vai tiešām atbilst, vai ir kaut kādas, vai ir nepieciešama kaut kāda precizējuma mūsu failā, mūsu dokumentā, lai viņš atbilstu. Vai nu prasībām, vai nu noteikumiem. Tā mēs varam pārbaudīt, cik mēs esam pareizi un precīzi sagatavojuši kaut ko, kur mēs gribam startēt, kur mēs gribam piedalīties. Ieliekam tātad savu uzvedni un nododam izpildē. Jāteic, ka
līgumus par biti, un Tele2 paņēma no viņa mājaslapas. Tātad mēs varam redzēt, ka kāda ir atbilstība, atbilst daļēji, vispārīga atruna, konkrēta atbilstība, vispārīga atruna, konkrēta atbilstība, atbilst. Šeit es neiedziļinos konkrēti kādā pakalpojuma sniedzējā vai viņa atbilstībā vai neatbilstībā pret dokumentu, bet gan par to, kā tiek piemērots šis konkrētais Notebook LM princips, kā viņš tātad veic salīdzināšanu starp dokumentiem. Mēs tātad atlasīsim normatīvos aktus. Kurās ir aprakstīta ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Tātad importējam šos te normatīvus. Un tas, ko es vēlos noskaidrot, es tātad vēlos veikt izmaiņas, un es gribu zināt, kādas normatīvas manas izmaiņas skartu. Un vēlreiz, šeit neiet runa tikai par likumu piemērošanu, šeit iet runa par jūsu dokumentu sistēmu un izmaiņām, kuras jūs gribat veikt. Tas var būt kāds process, kurā ir izmaiņas, un lai noskaidrotu visus dokumentus, kuros jums ir jāveic izmaiņas, jūs varat tātad arī viņus lejuplādēt kā avotus un pateikt, lai atlasa tos dokumentus, kuros izmaiņas būs jāveic. Tātad tālāk mums ir konkrēti norādīts gada pārskatu, ministru kabineta noteikumi 775, 87, uzņēmuma ienākuma nodokļu likums, un norādīt konkrēti punkti, kuros tātad ir jāveic šīs izmaiņas. Lai vēl saprastu, kādā veidā darbojās Notebook LM, jūs tagad redzat, es atzīmēju pirmo atsauci, un man pirmā atsauce sastāv vai ir veidota balstoties uz iezīmēto tekstu. Tātad mēs redzam ideju, uz kuras pamata Notebook LM ir sakompresējis mums atbildi. Un mēs varam paskatīties, vai viņš tiešām ir sapratis tieši tāpat, kā tur ir pateikts. Lūk, tātad te mēs redzam, uz kuriem avotiem ir atsauces. Vēl viena iespēja izmantot Notebook LM kā plānotāju, kā scenāristu kādu jaunu produktu tapšanā vai izveidē. Šobrīd palūkšu sagatavot man atlasīt materiālus par konkurentu izpēti. Pievienoju. Nākamais sagatavo ieteikumus. Analītiskā Excel tabulas izveidei. Un tad mēs redzam, ka tātad prasīta pati struktūra, ko iekļaut tabulā. Varam paskatīties, kā tas viss izskatās no tādas schēmas perspektīvas. Tātad mēs redzam arī to, kā mēs varam tālāk attīstīt šo produktu uz priekšu. Pēc šī parauga mēs varam iet jebkurā no mīm modeļiem, ChatGPT, Cloud, un palūgt sagatavot šo te Exceli. Mēs, protams, varam katrā no procesiem iet dziļāk un prasīt, lai sagatavo ar iespējamām formulām.
Starp citu, varam šeit arī palūgt, lai papildinātu ar formulām. Manuprāt, arī ļoti labi izmantot priekšstruktūras. Šeit absolūti nav tātad halucinācijas. Ja mēs vien uzticamies avotiem, tad arī izvada teksta un informācijas ir ticama. Un tas, ko es jums vēl solīju, ir paplašinājumi, kurus varat izmantot darbā ar notebookiem. Tātad dodamies uz Google internetu veikalu, atrodam paplašinājumu, notebook to PDF, pievienojam viņu Chrome. Pievienojam tātad viņu pie mūsu failiem. Un tātad tas, ko mēs daram, mēs dodamies uz kādu no mūsu lapām. Šeit mums ir parādījusies eksporta ikona. Un tātad, ko mēs varam izdarīt, mēs varam eksportēt šo te mūsu failu PDF formātā un paskatīties, kā tas izskatās. Tātad visa mūsu sarakste, budžets kopskats izskatās jau kā skaists dokuments noformēts. Un varam izmantot viņu jau tādā glītā formātā. Nākamais rīks. Kopējam YouTube to notebook. Un pievienojam viņu arī. Mēs tātad pievienojam šo YouTube lodziņu, tad mēs redzam, ka mums šeit parādās vēl viena sadaļa Notebook LM, un mēs viņu varam pievienot pie mūsu notebooka. Vēl vienu viņa rullīti, tad mēs pievienojam pie jau esošā. Un tad jūs redzat, ka man jau ir 2 viņa rullīši, un es varu veidot kopsavilkumu no viņiem. Strādājam ar Notebook LM, ar iespējām, ko viņš piedāvā. Veidojam jaunas grāmatiņas, mācāmies no tiem, kuri jau ir izveidojuši. Jā, tas, ko es iesaku, eksperimentējiet, jo tikai tā jūs varat uzlabot savu rezultātu un atklāt kaut ko jaunu. Un tad, ja jums patika video, spiežam like. Ja jums ir tēmas, komentāri, ieteikumi nākošajiem video, droši komentāros rakstam. Ja vēl neesat abonējis kanālu, noteikti abonējiet un sekojiet līdzi jaunumiem. Esat pirmie, kas sāk pielietot ikdienā. Un nākošajā mūsu video apskatai mēs skatīsimies 4 populārākos rīkus maksas un bezmaksas versijā. Salīdzināsim viņus darbībā. Ja ir idejas par to, kā mēs viņus varam testēt, droši rakstiet komentārā. Un tad kopā izveidosim jau programmu, kas būs interesanta visiem. Paldies un tiekamies nākošā reizē!